Vakar atzīšanās, mēs esam no Ķengaraga. Pirmais jautājums - Āgenskalna priedes. Definējām 3 problēmas - autostāvvietas, socializēšanās un nav renovētas ēkas. Mums ir priekšlikums. Atpakaļ? Uz priekšu. Tātad mūsu priekšlikums - radošais kvartāls Brīvdabas muzejs. Tātad, ideja autostāvvietas mēģinam dabūt maksimāli ārā, teritoriju norobežojam un ienākt tikai pa maksu. Nākamais. Wow! Tātad. Un tas, kas tur ir iekšā, ir ļoti daudz labas lietas un idejas un procesi. Tur ir brīvdabas izstāžu zāles, mākslas dažādi objekti, tur ir norobežota teritorija, kur var būt kafejnīcas, mākslinieku rezidences, atsevišķās ēkās, kur mēs jau zinām, ka ir un ir opcija izbūvēt. Tātad viesnīca, kas varētu tikt apvienota ar sliktās vēstures muzeju, lai mēs iepazītos ar to vēsturi, kuru tā kā ir iespēja tur redzēt. Reklāmas stendi būtu izvietoti uz ēku sienām, tādā veidā kvartāls pelna, sadarbība kvartāla kopiena, kvartāla biedrība, kas strādā pie kopīga masterplāna, lai šo teritoriju attīstītu. Nākošais slaids. RSU kvartāls. 4 minūtes. Es būšu ātrāks. Tātad galvenā problēma šeit ir stāvvietas un potenciālā studentu pieplūdums. Ņemot vērā to, ka būvē un būvēs, un attiecīgi, kur mēs esam, mēs organizējam sarkanājās līnijās šeit stāvvietas papildus, izmantojam arī esošo parku priekš izklaides. Augstāk var redzēt augšējā būta, tur ir zaļā teritorija, kur mēs varam apgūt, izvietojot konteineru tipā būves īslaicīgās, kur tie paši RSU studenti var idejas savas realizēt, biznesa idejas vai esītes arī nākt, kur patusēties. Tas ir mazākas, ja? Mazākas, konteineru tipā ēkas īslaicīgas, kuras nav jāreģistrē, nav būvprojektu vajadzīgi. Un galvenais vēl, par ko jādomā, būs, protams, kā būs papildus plūsma ar sabiedrisko transportu. Tātad Rīgas satiksmei jānodrošina papildus reisi. Un vēl lielākā loma, kas vēl ir, RSU ņemot vērā to, ka nodrošina vairāk cilvēku šajā rajonā, vietējiem iedzīvotājiem būs lielākie ieņēmumi no īres maksām. Labi, tālāk. 3 minūtes, 2,5 minūtes. Jā, tad atbild uz jautājumu. Labākais veids, lai nodrošinātu cilvēku sadarbību mājā, ir mēs Ķengaraga eksperti jums silti iesakam sākt ar priekšspēli. Tātad organizēt talkas, piemēram, sākumā pastrādājam, pēc tam ir groziņi, tad uztaisam nemanot WhatsApp grupiņu, tad varbūt Facebookā kaut ko, lai postu nosaukumiem, tur var šķirot ne visu informāciju likt galvā. Tad bija tas pickleball, 44 x 22 pēdas. Ja? Tad tur pa aizmuguri sētai kāds organizē kaut kāds nojošanas pastaigas, tad atkal pielīmējam kādu info koplietošanas telpās. Cilvēkus draudzīgus atrodam katrā kāpņu telpā, tad kaut kur iznirst līderis. Un pats galvenais ir iedzīvotājus jāmāk motivēt tikai ne ar pozitīviem piemēriem, bet arī ar negatīvām lietām vai problēmām viņas vizualizējot, ļoti efektīvi strādā. Un tad ziemā uzorganizē mājas eglīti, katrs atnes mantiņu, tur iekarina. Bet, ja mēs ķeramies pa nopietnam klāt, tad, protams, mēģinam viņus izglītot. Es ieteiktu sākt ar mūsu bērniem skolās, jo viņi ir mūsu potenciālie dzīvokļu īpašnieki nākotnē. Un tos burkānus, piemēram, nodokļu atvieglojumu. Paldies! Viss! Paldies! Jā!